Sveicināti, cienījamie skatītāji, klausītāji. Man ir patiesa prieks, ka mēs šodien esam izveidojuši jau apritprasmes 6. epizodi, un tas viss ir pateicoties jums, pateicoties jūsu labajiem komentāriem, ko es saņemu arī sociālos tīklos, un paldies jums arī par iesūtītajām tēmām, paldies arī par iesūtītajām idejām, ko jūs vēlētos redzēt arī nākošajos raidījumos. Un šodien mūsu apritprasmes 6. epizodē viesis ir Tālis Linkaits. Sveicināti. Un tad šobrīd jūs pārstāvat Rīgas enerģētikas aģentūru, bet internetā par jums ir pieejama ļoti daudz informācija par jūsu karjeru, par jūsu pieredzi. Ņemot vērā to, ka mūs klausās arī studenti, kuri sāk veidot savas karjeras, varbūt tad jūs varētu padalīties pieredzē, kāda ir bijusi jūsu attīstība līdz šim, un jūs esat bijis arī satiksmes ministrs, tad varbūt kāds students arī klausās un plāno kļūt par ministru, varbūt tad kas ir jādara, lai šādus amatus ieņemtu. Jā, labdien, un tiešām jau ilgus gadus darbojos ar starptautiskiem projektiem, ar ilgtspējas un transporta attīstības jautājumiem. Un pēc izglītības esmu ekonomists, pabeidzis tepat Latvijas universitāti, un pēc tam centos arī paplašināt to redzesloku ar papildus zināšanām Harvardas universitātē un Kalifornijas universitātē, arī Geteborgas universitātē tādos vasaras kursos izgāju tematiku par uzņēmumu pārvaldību, finansēm un tādām lietām, un ilgus gadus nodarbojos ar uzņēmumu pārvaldīšanu, restruktūrizāciju, ar privatizāciju, un tad, kad, protams, mums Latvijā privatizācija beidzās, tad devos uz ārzemēm konsultēt citas valstis, ilgstoši strādāju Dienvidslāvijā, bijušajā Serbijā, Melnkalnē. Bija tādi interesanti ceļojumi uz Lībiju pie Muamara Kadafi režīma, un arī Moldova un Kosova un Alžīra, un vēl tur interesantas vietas, bet pēdējos 20 gadus, varētu teikt, nodarbojos ar starptautisku projektu veidošanu, vadīšanu, gan reģionāli, Baltijas jūras reģionā, gan arī plašāk, un pēc tam iekļuvu nelielu brītiņu arī politikā un kļuvu par satiksmes ministru, bet es to drīzāk vērtētu kā tādu sāņus gājienu no tām aktivitātēm, pie kā es strādāju. Un man ir liels prieks šobrīd sadarboties ar Rīgas enerģētikas aģentūru, kur ir veidojās par tādu labu zināšanu centru Rīgas pašvaldībā tieši par enerģētikas, energoefektivitātes un klimata jautājumiem. Un mans tas pienesums ir aprits ekonomikas projektu veidošana un atbalstīšana, strateģiskā komunikācija un sadarbība ar uzņēmējiem šajā ziņā, un arī protams, tā kā man tas backgrounds ir transporta joma, tad arī piedalījos pie klimata plāna, transporta sadaļas atbalstīšanas, un ļoti ceru, ka tagad, kad Rīga ir saņēmusi tādu misijas nosaukumu klimatneitrāla, ceļā uz klimatneitrālu pilsētu, tad arī Rīgas pilsētai būs daudz vairāk arī tādas investīciju iespējas transporta projektos. Ņemot vērā jūsu lielo pieredzi, šie vārdi ilgtspēja, aprits ekonomika, tas tomēr ir parādījies tā vairāk pēdējos gados, vai tomēr jūs savā pieredzē jau sen ar to esat saskāries? Es teiktu, ka tie atslēgas vārdi varbūt mainās būtībā ne tik ļoti. Es atceros vēl 2015. gadā ANO ģenerālā asamblēja apstiprināja ilgtspējas mērķus, 17 mērķus, un tur citiem vārdiem, bet, ja nemaldos, 12. mērķis kā reiz bija par ilgtspējīgu patēriņu, par resursu efektīvu izmantošanu un tādu mūsdienīgas ražošanas atbalstīšanu. Un tas kaut kādā veidā ir pārcēlies šobrīd Eiropas Savienībā šajā tematā par
aprits ekonomiku, apritīgumu, bet jāsaka arī runājot ar cilvēkiem Latvijā, ne visi uztver, ko tas vārds nozīmē, un tie vārdu salikuma, apritīguma principi un aprits ekonomika, un man bija tāds jauks gadījums, mēs laukos meklējām iespēju nopirkt palietotu veļas mašīnu un laimīgi atradām vietējo meistaru, kurš ar to nodarbojas, kā atjauno veļas mašīnas, un tad man sieva tā viņam vēloties uzslavēt, tur teica, ka cik jauki, ka jūs ar apritīgumu nodarbojaties, un cilvēks tā gandrīz apvainojās un domāja, ka tas ir kaut kāds lamu vārds, ka viņi mēģina tur par apaļīgumu vai par kaut ko tādu pataisīt, un tas nozīmē, ka ikdienā jau mēs ar visām šīm lietām ļoti bieži saskaramies. Mēs zinām, kā taupīgi rīkoties ar dažādiem resursiem, bet to nesaucam šādos te smalkos vārdos. Vai jums neliekas, ka tas īstenībā, tas, ko mēs tagad saucam par aprits ekonomiku, par aprits ekonomikas principiem, ka tas, pēc būtības ir tā modas lieta, kas atkal atgriežas, jo mēs daudz ko esam darījuši iepriekš. Arī runājot ar kolēģiem citās valstīs, Dāņiem, Somiem, viņi atcerās, ka viņu vecāki un vecvecāki, sevišķi laukos, ļoti taupīgi visas lietas ir izmantojuši, un arī mēs savos šķūnīšos laukos visu kaut ko interesantu atrodam, un to, ko atrodam, to izmantojam saimniecībā, un tāpēc būtības arī ir šī resursu taupīga, efektīva izmantošana. Un tagad mēs vienkārši to esam Eiropas Savienībā pacēluši tādas politikas līmenī, bieži vien kā tādu karogu, un es domāju, ka tas ir ļoti svētīgi, it sevišķi Rietuma Eiropai, kā patēriņa sabiedrībai, kura ļoti daudz patērē resursus, varbūt nedomājot par to, kāpēc viņi to dara, vai tas viss tiek liederīgi patērēts, un kur pēc tam nonāk tas patēriņa atlikums. Tā kā politika un kā tāds karoks, es domāju, it īpaši Rietuma Eiropai tas ir veselīgi. Kā jūs novērtētu to laika posmu? Pēc Padomju Savienības sabrukšanas jūs jau minējāt, ka jūs aktīvi darbojaties tieši tajos gados. Cik daudz kaitējumu tika nodarīts tieši videi un kā tad īsti sāk veidoties šie ilgspējas jautājumi Latvijā tajos 90. gados? Mēs jau atceramies, ka padomu laikā neviens tā īsti par vidi nedomāja, tīpaši ražošanas, rūpniecības uzņēmumi, tā vide ir ļoti sabojāta, jo tajos gados tur lēja ārā visas eļļas, turpat, kur pagadās, un piemēram, tagad atjaunojot Liepājas metalurgu teritoriju, tur ir tā kā uz mēnesi virsmas atsevišķas teritorijas, kur vajadzīga, tā mūsdienīgā sanācija, un tas pats arī tādā attieksmē vispār pret lietām, un tagad ejot cauri tam visam, kļūstot visam privātam, protams, ka tas skatījums palēnām sabiedrībā mainās, bet joprojām daudz, kur ir šī tāda attieksme, kas nav mans, kas ir mūsu, tas nav īpaši jātaupa, un es ļoti ceru, ka ar jauno paudzi tā attiecība mainās. Tā kā jā, varbūt, ka mums it sevišķi tajā pirmajā privatizācijas vilnī tie uzņēmēji, kas kļuva par uzņēmējiem, varbūt tur arī tās prioritātes bija citas, ātrāk nopelnīt, ātrāk kaut kā iegūt kaut kādu arī savu tādu privātu labklājību, un tikai pēc tam sāk domāt par to, kā tad mēs kopumā izskatāmies, kā mēs varam sadarboties ar citiem uzņēmumiem Eiropā, kur tās prasības ir augstākas, bet, palēnām jau tā Maslow piramīda tā aizpildās, un mēs jau esam diezgan augstu tikuši. Vairākās dokumentālās filmās tika minēts, ka protams, tas grūtais uzdevums, viss, kas piederēja toreiz valstī, to sadalīt un atkal veidot to privāto īpašumu. Bijuši tādi gadījumi, ka meklējot ārvalstu investori atbraucot un novērtējot tās rūpnīcas, aptuveni pateica, ka te vieglāk ir visu iznīcināt un sākt veidot no jauna. Ja? Vai tas tā patiešām bija, jo tad pēc būtības sabrūk lielākajā daļā cilvēkiem tā sapratne par to, ka tās rūpnīcas bija tik varenas, ja ka tās varēja kalpot vēl šo baltu dienu.
tā laikam īsti nebija. Jā, pat no teorijas viedokļa skatoties, vienmēr ir izdevīgāk un lētāk veidot kaut ko no jauna, nekā iet cauri tam pārveidošanas procesam, restruktūrizācijai, un it sevišķi tas saistīts ar cilvēku likteņiem, atlaišanām un vēl dažādiem nepatīkamiem procesiem. Bet arī, ja paskatās uz to ražošanu, kas bija Padomu Savienībā, protams, ka mūsu vecākiem atmiņā ir tas, kā mēs ražojām VF radioaparātus un radiotehniku, un cik tas viss bija ļoti pieprasīti, un RAF mašīnas, un vēl viss, kas mums nebija, kafijas dzirnaviņas un citas lietas, kas bija arī ražotas militāra tehniskam kompleksam, bet, ja paskatās, kā tas jau toreiz izskatījās uz tā pārējo valstu fona, tad īsti tam pielietojumi nebija. Protams, ka, ja nebūtu bijis šis te vēlme ātri nopelnīt kaut kur mūsu pašu tiem tā sauktiem sarkanajiem direktoriem, vadītājiem, tad es domāju, ka būtu bijuši arī investori, kas būtu pārveidojuši šīs rūpnīcas. Galvenais ir tās zināšanas, kas tiem cilvēkiem bija, un tīri elektrotehniskās un tādas zināšanas mums šeit Latvijā bija spēcīgas. Ja mēs skatāmies šobrīd uz Rīgu, ko tad Rīga šobrīd dara, lai mēs kļūtu vēl zaļāki? Jo, manuprāt, patiešām tā atskatoties retrospektīvi, Rīga tiešām ir spērusi milzumu lielus soļus uz priekšu. Ja? Varbūt jūs varat pakomentēt, kas notiek tieši tagad, kāda plāna ir tuvākajā laikā. Jā, objektīvi Rīga ir Baltijas metropole, un Rīgā ir sakoncentrētas ļoti daudz un dažādas nozares. Faktiski viss rūpnieciskais spektrs un arī pakalpojumu ziņā mēs gan IT pakalpojumi, gan arī zvanu centri un dažādi finanšu pakalpojumi mums šeit Rīgā ir labā skaitā un faktiski no tā arī atsperoties mēs gribam, lai mēs nebūtu pēdējie Baltijā, ja, tad pēdējā laikā dažādi pārspriedumi par to, kā attīstās Tallina un Viļņa, kā mūsu ne tikai sadarbības partneri, bet arī konkurenti kaut kādā ziņā. Un mēs vēlamies, lai mēs būtu šis gan zinātnes centrs, inovācija centrs Baltijā, gan arī mēs varētu rādīt tādu labu piemēru arī par šīm te mūsdienīgām tehnoloģijām, mūsdienīgām attiecībām starp uzņēmumiem un sabiedrību, un tāpēc mēs arī jau vairākus gadus esam strādājuši pie pirmā rīcības plāna pašvaldībā, kas ir tieši veltīts aprits ekonomikas šiem te principiem, kā mēs viņus varētu tieši pašvaldībā iedzīvināt, kā mēs varētu veidot ap pašvaldības struktūrām tādu draugu kopu vai tādu līdzīgi domājošo uzņēmēju un aktīvistu tīklu, lai šie te principi varētu būt tādi plaši pielietot un tie cilvēki un tie uzņēmumi, kas jau ar to nodarbojās, ka viņi varētu arī citiem rādīt labu piemēru. Lūk, un šāds te rīcības plāns nākamajiem gadiem līdz 2030. Gadam ir izstrādāts, un viņš tika arī izsludināts publiskā apspriešanā. Līdz 18. jūlijam, ja nebaldos, bija priekšlikuma iesniegšanas termiņš. Katrs rīdzinieks varēja arī nākt ar savām idejām, un jau sagatavošanas procesā mums bija tādas daudz diskusijas, gan ar tematiskās diskusijas, gan arī ar kapitāla sabiedrībām, ar pašiem Rīgas pašvaldības struktūru vienībām. Un tā ideja, pie kā mēs esam nonākuši, ir, ka mēs darbosimies tādos 3 virzienos. Vispirms mēs gribam savu iekšējo saimniecību pašvaldībā sakārtot. Tas ir, lai arī mēs Rīgas struktūrās paši izmantot tos principus, ko mēs sludinām, ja, lai mēs šķirotu savus atkritumus, lai mēs rūpētos, lai mums būtu pēc iespējas mazāk arī pašvaldības iestādēs šo te atlikumu. Mēs vēlamies izveidot tādu datu bāzi ar
ar pašvaldības inventāru, kas mums paliek pāri, mēbeles, dažādi priekšmeti, arī celtniecības materiāli, un tad mainīties gan pašvaldības iekšienē ar šo te inventāru, gan arī piedāvāt iespējams uz āru. Tas būtu tāds viens bloks, kur vēl, protams, daudz un piemēru tur varētu saukt. Otrs sadarbība ar uzņēmējiem, gan veicinot šo te izpratni, kopīgo darbu, kā veicinot inovācijas, sadarbību ar universitātēm, ar mācību spēkiem, lai kaut kā apgaismot arī tos pašus uzņēmējus un veidot šos sadarbības tīklus. Nu, trešais virziens ir sadarbība ar iedzīvotājiem. Es zinu, ka daudz jau kaut kas notiek. Rīgā mums ir manta maiņas aktivitātes apkaimēs, un mums ir Viskaļi un Lastādija, un daudz cilvēki tagad arī seko tām prasībām, kas ir par atkritumu dalītu vākšanu, kas, protams, neiet viegli, un ir dažādi tie viedokļi, ko varētu uzlabot. Bet tādas visādas aktivitātes mēs esam gatavi atbalstīt arī nākotnē. Mēs veidojam tādas aprits ekonomikas centrs. Pirmais mūsu sadarbnīca Valdemāra ielā ir tāds pilots, skatoties, kā mums veiksies ar to. Mēs vēlētos arī citās apkaimēs veidot tādus centriņus, kur cilvēki var nākt, kaut ko remontēt paši, kur varētu arī tādas izglītības aktivitātes organizēt un tā. Tā kā plāni mums ir, bet mēs labprāt ir uzklausām rīdzinieku dažādas idejas, pat ja tās ir ārpus kaut kādiem oficiāliem atzinumu sniegšanas termiņiem. Šie šķirošanas laukumi, kas ir izveidoti Clean Air, tur Rīgas doma arī kaut kādīgi atbalstīja šo visu. Jums nav informācija par to? Jā, tūlīt sagatavošanā ies jauns iepirkums atkrituma apsaimniekošanas jomā Rīgā, un es pieņemu, ka tur būs prasības ne tikai tādai fiziskai pakalpojumu sniegšanai, bet arī attiecībā uz šiem šķirošanas laukumiem, un arī tas, ka šiem pakalpojumu sniedzējiem būs vairāk jāskaidro iedzīvotājiem, ko viņi dara, kā viņi dara, jāpiedāvā vairāk iespējas dalīt, šķirot un arī ne tikai nodot atkritumus, bet arī varbūt atturēties no atkritumu nodošanas. Jā, tas, manuprāt, arī tāds labs piemērs. Es pats nesen izmantoju šo jauno, ko atvēra uz Vietavas ielas. Tā arī saucās inovatīvais šķirošanas laukums, un tiešām ļoti ērti var aizvest, var nodot attiecīgi bez maksas ierobežotā attiecīgā daudzuma elektropreces, un ir izveidots arī lietu maiņu punkts, tā ka tiešām ļoti mūsdienīgi, digitalizēti var attiecīgi izvēlēties preces uz skārienu, nevis preces, bet to var saukt arī pēc būtības, pēc precēm, ko mēs atdodam apritē. Ja. Tā tad izvēlēties attiecīgi, un tur ļoti forša informācija tiek iedota. Ja. Tā kā, kā jūs saredzat, ka nākotnē šādi šķirošanas punkti Rīgā visticamāk parādīsies vairāk, vai ne? Jā, plānā ir, ka šādi šķirošanas punkti būs vairāk, tā, lai arī cilvēkiem būtu viegli viņus apmeklēt, lai nebūtu tālu jābrauca. Un arī, ka šajos šķirošanas punktos būtu šīs te iespējas ne tikai atstāt, bet arī apmainīties ar dažādām lietām, kas mums varbūt nav vajadzīgas, bet varbūt kādam citam noder. Tā, parunāsim nedaudz par transporta infrastruktūru. Sāksim ar ceļiem. Jūs darbojaties arī kā satiksmes ministrs. Es varbūt teikšu, kur ir tā problēma? Kāpēc bieži vien liekas, ka mums ar ceļiem kaut kas nav īsti kārtībā? Tīpaši skatoties uz Rīgu, bieži vien cilvēki ir neapmierināti ar to, ka nepārtraukti notiek remonti, un liekas tāda sajūta, ka it kā ir izremontēts, un tad nākošajā gadā atkal remontē. Kur tad īsti ir? Tā varbūt ir tāda sakritība, kāds mīts, varbūt vienkārši cilvēki nenovērtē situāciju, vai patiešām ir problēmas šajā jomā? Sāksim ar to, ka ilgus gadus Rīgas pilsētā pārāk maz līdzekļu tika veltīts ceļu stāvoklim, un līdz ar to arī, mums tie ceļi nav tajā labākajā kvalitātē, un ir labi, ka pēdējos gados naudas paliek vairāk. Ja līdz šim Rīgas pilsētai ļoti daudz naudas aizgāja par dienvidu tilta
parādu nomaksāšanu, tur bija tāds maksājuma grafiks, un beidzot, manuprāt, šis parāds ir atdots un atbrīvojas naudu, ko var izmantot ceļu saimniecībā, bet es varu arī mazliet apbēdināt rīdziniekus, ka tie ceļu remonti būs arī nākotnē, jo ceļš kā infrastruktūra, viņš ir ik pa laikam jālabo, jāuzlabo, ceļu virskārta arī nodilst, nolietojas dabiskā veidā, nav vēl izdomāts tāds unikāls ceļu sagums, ko nevajadzētu ik pēc 7 līdz 10 gadiem atjaunot. Tā kā ik pa laikam mēs šos te ceļu remonts piedzīvosim, bet tas, pie kā, protams, ir jāstrādā, ir, lai mēs izmantotu visus tos materiālus, kas mums ir pašiem. Ja mēs runājam tieši par tādu efektīvu resursu izmantošanu, tad tā ir tā virskārta, ko mēs noņemam ceļam, nofreizējam nost. To mēs valsts ceļos jau ilgstoši šo te virskārtu izmanto kā tādu seguma pamatmateriālu, protams, ne visās vietās, bet tādu vienu no elementiem ceļa seguma klātnē, un lai to resursu taupītu, tad mēs arī Rīgas pilsētā pēdējos gados šo te frēzēto materiālu izmantojam ceļu sagumos. Un vēl viens virziens, protams, ir visādi inovatīvi ceļu sagumi, tādi, kur tik ātri varbūt nenodilst. Mēģinam pievienot dažādas gumijas, daļiņas un citus tādus ķīmiskus elementus, kas šo te virskārtu padara noturīgāku un arī izturīgāku pret dažādiem laika apstākļiem. Tā kā tur ir arī šis te apretīguma faktors. Tallinā, manuprāt, izmanto pārsādātās riepas un plasmasu veloceliņu veidošanai, ja? Vai šāda te pieredze tiek ņemta vērā un Rīgā plānā arī kaut kas līdzīgs? Jā, mēs ceram, ka būs arī inovatīvi dažādi risinājumi. Ne tieši veloceliņiem, bet kopumā stimulēt dažādu tādu jaunu šo te virskārtas slāņu radīšanu. Zinātnieki arī Rīgas Tehniskā universitātē ļoti labi strādā ar šiem te materiāliem, un tur jau ir labas lietas, ko izmēģināt, un tad arī pēc tam to var ielikt iepirkumos. Tātad uz doto mirkli tas galvenais izaicinājums ir visu laiku uzturēt, kā jūs teicāt, pēc tiem 6-7 gadiem uzturēt to virsslāni, vai ne? Tad... Jā, jā. Un kad viņš tiek noņemts nost, viņš tiek kaut kur izmantots vai attiecīgi? Tad viņu nofrēzē nost, pārstrādā, un tad viņš var būt kā tāda pamatne. Protams, jāskatās ir, kurā vietā to var izmantot, ne visās, ja ir nepieciešams, teiksim, arī stiprināt pamatni, tad tur ir tāds cits materiāls vajadzīgs, bet jā, frēzētais materiāls ļoti labi noder. Vēl tāds jautājums par infrastruktūru ir notekūdeņi. Ja mēs redzam stipru Lietuvu laikā, pēdējos gados Rīga stipri aplūst, bet atkal ir jautājums, tas notiek pēdējos gados, kāpēc? Tāpēc, ka ir sociālie tīkli un visi redz, ka tas notiek, vai tas ir noticis arī iepriekš? Kur tad? Viens, protams, ir ūdensvadu un kanalizācijas sistēmas, cik viņas ir mūsdienīgas, kāda viņa caurlaides spēja, kā viņas ir tīrītas iepriekšējos gados, un tas ir viens elements par šo te infrastruktūras kvalitāti, bet otrs ir arī objektīvi, ja mums ir vairāk klimats mums drusciņ mainās, un mēs varbūt neesam šeit Latvijā pieraduši pie tādām lielām lietusgāzēm, tad pēdējos gados tieši mums ir nevis tāds mierīgs rasinošs lietas, kur tas lietus ūdens ātri notek, bet ir tā uzreiz, ka nākta nogāž, un līdz ar to skaidrs, ka to neviena kanalizācijas sistēma tā uzreiz paņem pretī nevar, un šie te plūdi, lokālie plūdi veidojās. Tur ir dažādi pretplūdu plāni un arī tas, kā šos te notekūdeņus var novadīt, bet ar lietas ūdeņiem ir citas labas lietas, ko
daudzās citās valstīs izmanto, ko mēs arī skatāmies, kā Rīgā mēs varētu. Tas ir vienkārši un parasts lietas ūdens, kas tāpat mūsu mājās, teiksim, no jumta uzkrājās un ko ar to lietas ūdeni pēc tam varētu darīt, lai viņš neaiziet notekās un ir tādi pilota risinājumi, teiksim, skolām, ka šos te lietas ūdeņus pēc tam varētu izmantot vietējā, kā tehniskos ūdeņus vietējā sistēmā un arī bērniem, piemēram, rādīt, kā notiek ūdens aprite un es domāju, ka arī cilvēki savās laukumājās bieži vien ūdeni uzkrāja, un tas lietas ūdens ir pat tas labākais laistīšanas materiāls. Un to pašu var darīt arī pilsētās tādos lielos apjomos. Pasaulē arī, piemēram, Dānijā, piemēram, lietus ūdens tiek pārstrādāts un izmantots kā dzeramais arī ūdens. Jā, tā kā tas... Jā, nu tā kā mums tie dzeramā ūdens krājumi izsīks, tad arī noteikti tā, bet kā tehnisko ūdeni noteikti, tas ir viens no tādiem virzieniem. Nākošais izaicinājums ēku siltināšana. Ja? Tātad mums arī bieži vien presē parādās, ka uz doto mirkli Rīgā tomēr klibo šis jautājums ar ēku siltināšanu, ka liela daļa ēkas, tīpaši tās, kas ir būvēts padomu laikā, neatbilst mūsdienu prasībām. Kur jūs šeit saskatāt izaicinājumus, kas te būtu jādara? Nu, viens izaicinājums, protams, ir lielais apjoms. Mums to ēku ir ja nemaldoši kādi 6000, kas ir postpadomju ēkas un arī tās, kas ir celtas līdz 1945. gadam. Tā kā tas mantojums Rīgas pilsētā ir ļoti plašs. Tas, ka arī līdz šim ļoti maz līdzekļu tika veltīts ēku siltināšanai un atjaunošanai. Un ja mēs paskatāmies uz tādām pilsētām kā Valmiera, arī Liepāja, Olaine, tādi labi piemēri, kur liels šo te padomu laika māju daudzums jau ir nosiltināti. Tad Rīgā tas apjoms viņš pašlaik pieauga, tiek izmantot visi iespējamie finansējumi veidi, kā atbalstīt atjaunošanu, bet tas process būs lēns un otra puse tam ir pašu iedzīvotāju attieksme pret savu īpašumu un arī finansiālā rocība, lai kaut ko tādu varētu paveikt. Te būtu jābūt lielākai pašvaldības atbalsta sistēmai un arī mudināšanas sistēmai, lai tas viss ātri iet uz priekšu. Bet mēs kā Rīgas enerģētikas aģentūra ļoti daudz iesaistāmies šajos projektos, gan kā padomdevēji, gan arī paši piesaistām finansējumu, lai gan atsevišķas ēkas, gan arī tādas kvartāls atjaunotu, jo cits ir arī aspekts ir šīs te izmaksas, energoefektivitātes visiem pasākumiem, un ja tu to veids nevis vienai konkrētai mājai, bet, teiksim, vienādas sērijas mājām, 5, 6 vienā kvartālā, tad arī tās izmaksas ir daudz zemākas. Kā ir ar eksploatācijas ilgumu vēl šīm ēkām? Eksploatācijas ilgums tāds stiepjams jēdziens, nu mēs varam paskatīties, mums pat 18. 19. gadsimta mājas nav sabrukušas un, protams, ka viena daļa to māju, kas ir padomu laikā celtas un kas pat nav celtas tā standarta veidā, bet kur varētu būt kādi armijas spēki cēluši vai tās augtās uzņēmuma mājas, kas tika celtas sabiedriskā kārtā un kur pat nav saprotams, kas tā pa sēriju un kas tur galā ir iznācis un kāda tā kvalitāte ir bijusi. Tad, protams, ka arhitekti un pilsētplānotāji uzdod jautājumu, vai pēc kaut kāda laika tomēr nebūtu racionāli šīs ēkas nojaukt, bet tas ir tāds appussāpīgs jautājums, vai mums ir tik daudz līdzekļu, lai cilvēks pārvietot uz kādām citām mūsdienīgām ēkām. Es domāju, ka šobrīd nē, un līdz ar to tas derīguma termiņš ēkām tikai ir jāpagarina. Bija ļoti interesanti. Mēs bijām Vācijā, bijušajā Austrumvācijā, un tur
vienā apkaimē, mikrorajonā viņi šo problēmu atrisināja tā. Viņiem arī bija būvētas šīs padomu tipu mājas, ļoti līdzīgas kā mūsējās, un kā viņi skaidroja, ka tās mājas pēc materiāliem ir saliktas pēc būtības kā konstruktors. Un ko viņi izdarīja? Viņi paņēma tādu klasisko 9-stāvīgo māju, izjauca, paņēma tos paneļus un turpat blakus uzbūvēja pilnīgi jaunu mūsdienīgu māju. Protams, tur veidojot pavisam jaunas arhitektūras, gan 2-stāvīgas, 3-stāvīgas ar lielu platību un tā tālāk. Ja? Vai kaut kas tāds Rīgā varētu būt iespējams? Vai šāda pieeja bija pētīta? Mēs, protams, piedalāmies arī daudzos tādos zinātniski pētnieciskos projektos un Horizon Europe iniciatīvās dažādās, kur mēs pētam šos te dažādās pieejas, kādas varētu būt arī izmantojot esošos materiālus un mēģinot arī ēkas būvēt apritīgi, tas ir renovējot un izmantojot to, kas tur ir iekšā. Bet jāsaka, ka tas, protams, vismaz sākotnēji būs daudz dārgāk, un to mēs varam atļauties tikai tad, kad mums ir šis speciālais Eiropas finansējums šādiem atsevišķiem individuāliem projektiem. Cits jautājums, ka tā kā jūs teicāt, ka tās mājas, protams, ir standarta mājas, un arī tie risinājumi gan sienu siltināšanai, jumtu nomaiņai, stāvvadu nomaiņai, un tam līdzīgi tie visi ir standarta risinājumi, un jo vairāk mēs tos standarta risinājums pielietojam arī, teiksim, atsevišķu paneļu veidā uzreiz mehāniski nomainot, tad arī viss šis process paliek lētāks. Tādā ziņā tur ir racionāls grauds. Vairākās pasaules pilsētās jau mēs redzam saules paneļus uz pilsētu māju jumtiem, mēs redzam šo tā kā apzeļu mošanu, ja, kur ēkas jau, var teikt, pilnīgi paliek zaļas ar šo augsni un tam līdzīgi. Kā jūs uz šo skaties Rīgā tuvākajā laikā? Vai tas vispār ir fiziski vajadzīgs, vai mums ir vajadzīgs, piemēram, saules šie te kolektori uz jumtiem, vai nē? Manuprāt, tam ir ļoti liels potenciāls Rīgā. Mums ir tik daudz jumtu, uz kuriem varētu kaut ko salikt, un ja mēs spētu pat nedaudz ietaupīt to elektroenerģiju, ko mēs patērējam, tas būtu ļoti liels pienesums, un tādā ziņā mēs esam sākuši darbu ar pašvaldību ēkām, ne ar dzīvojumām ēkām, mēs sākam ar skolām, ar administratīvām ēkām, tādi projekti jau ir Rīgas pilsētai, un enerģētikas aģentūra arī tur ir iesaistīta. Bet es domāju, ka ar laiku, un tas ir arī šo te nama apsaimniekotāju, tāds uzdevums daudz aktīvāk popularizēt saules paneļu un dažādu enerģijas taupīšanas risinājumu izmantošanu dzīvojamās ēkās. Es domāju, ar laiku tas viss tikai ies plašumā un būs mums saules kolektoru uz jumtiem, un tam būs arī, to mēs arī jutīsim iedzīvotājiem aciņos, ka mums būs mazāk jātērē apsaimniekošanai un teiksim, arī elektrības iegādēji savu dzīvojamo māju kāpņu telpām, piemēram. Jūs, man liekas, tā ļoti pareizi pateicāt, ka jumti ir nenovērtēts resurss, jo bieži vien arī ceļojot kaut kur pilsētās uz jumtiem, daudz kur arī tādos dzīvojamos rajonos tomēr ir izvietots tāds atpūtas vietas cilvēkiem, viņi to var izmantot mums. Manuprāt, arī tajās pašās daudz dzīvokļu mājās, man liekas, arī patiešām tas vienkārši šī vieta ir aizslēgta un tur nekas nenotiek, jā, bet tur patiešām varētu veidot kaut kādas ārā atpūtas vietas un tam līdzīgi. Un, man liekas, Rīgā dažās, pat, kad tik, man liekas, nav uz Dailes teātra, pat bišu stropi ir izvietoti, jā, un vēl kaut kur Rīgā. Jā, bišu stropi ir vairākās vietās, bet es domāju, ka tur tā plašāk jāpaskatās uz tām dzīvojumām mājām, kā to apkārtējo telpu padarīt cilvēcīgāku. Mums ir viena no Horizon projekta idejām, ko mēs mēģinam attīstīt un piedāvāt finansētājiem, ir tāda ēku sienu
labiekārtošana tieši ar apzaļumojuma elementiem, ka tādi vietējie dārzi varētu būt pat uz sienas vai turpat blakus ēkai iekārtot, lai mēģinātu arī tās nosacīt drūmās sienas padarīt interesantākas, cilvēku acī pievilcīgākas, un tas ir arī jautājums par kopējām šīm te ēku teritoriju labiekārtošanu un mēģināt atrisināt arī to, ka iedzīvotājiem pašiem trūks līdzekļu, lai savu šo te telpu labiekārtotu, arī teiksim, viss, kas saistīts ar atkritumu, saimniecību, iekšpagalmos, ar mašīnu novietošanu, lai tur pie reizes veidotos arī kaut kāda tāda civilizētāka telpa. Jā, tā kā tāda plāna ir, un pa vienam mēs viņus mēģinām risināt, un ļoti ceru, ka pēc tiem pilotprojektiem tā sauktajiem tad sekos arī tādi kopīgi risinājumi. Tādi kā mazdārziņi uz jumtiem, jā, tas arī varētu būt. Jā, par darbošanos vispār uz jumtiem, protams, ka ir jābūt ar pienācīgu rūpību un uzmanību, ja mēs ļoti labi atceramies, kā beidzās Solitūdē ar Maksimas jumta apzaļumošanu, tur ir jāievēro visas drošības prasības, bet jā, arī jumti tādā ziņā ir vērtīgi. Sabiedriskais transports Rīgā. Kā jūs pats pārvietojaties pa Rīgu? Ar sabiedrisko transportu, ar velosipēdu, ar kājām, ar auto? Es kā dzimis rīdzinieks, audzis rīdzinieks, es ar lielu prieku izmantoju sabiedrisko transportu un savu mēnešu biļeti ne pret ko citu nemainītu. Tas ir pats pārvietošanās pamats, un es priecājos, ka pēdējos gados arī pateicoties tam, ka savulaik satiksmes ministrijā izdevās izveidot tādu kopīgu Rīgu mobilitātes programmu, kur mēs atbalstījām sabiedriskā transporta plašāku izmantošanu. Mēs redzam, tagad 5. tramvaja maršruts atjaunots, 7. tramvaja maršruts tiek pagarināts, tiek izveidoti šie te mobilitātes punkti kopā ar dzelzceļu. Tas ir tas, kas veicinās, es domāju, cilvēku pārsēšanās uz sabiedrisko transportu vairāk. Otrs ir tas, ka, protams, arī šeit trūkst līdzekļu un ir jāatjauno ritošais sastāvs, mūsu trolejbusu autobusu parks noveco strauji, un mūsu kaimiņa pilsētas Viļņa, Tallina ļoti ambiciozi investē sabiedriskā transportā, un mums arī tuvākajos gados būs jāpieņem šādi lēmumi. Bet daudz lietas nav tikai tādās investīcijās, bet arī pašā transporta sistēmā. Šobrīd notiek pētījums par racionālāko maršrutu tīklu. Iespējams, ka šis maršrutu tīkls tiks arī pārveidots tā diezgan dramatiski, jo viņš nav mainīts kopš padomu laikiem, kaut gan tas cilvēku izvietojums, rūpniecības izvietojums, kur cilvēki strādā, kā atpūšās, kur viņi iepērkās, tas kopš padomu laikiem ir stipri mainījies, bet tas maršrutu tīkls viņš ir saglabājies. Un tad arī veidojot maršrutu tīklu racionālāku, veidojot dažādas ērtas pārsēšanās iespējas no viena transporta uz otru, mēs varētu mazāk patērējot pašu transportu, ātrāk nokļūt tur, kur mēs vēlamies. Un tā ir tā efektivitāte, kas arī ko mēs atbalstām caur aprits ekonomikas rīcības plānu. Protams, ka tur ir vēl tādi mazāki aspekti, kas tieši ir par efektīvu izmantošanu, dažādu resursu izmantošanu, teiksim, gan dzelzceļā, gan tramvajas sliedēm mēs izmantojam koku gulšņus, kas ir tādi impregnēti un ļoti specifiski ķīmiski apstrādāti, ko īsti šobrīd nav kur izmantot, un tad mēs domājam tuvākajos gados arī atbalstīt dažādas, ar zinātniekiem kopā risinājumus, lai tomēr mēs kaut kā no tiem gulšņiem tiktu vaļā, un pat tas, ka nav par Rīgas pilsētu, bet es varu minēt tādu piemēru, ir pat arī atjaunotas dzelzceļa sliedes. Pat tās Nīderlandē ir pirmie 30 kilometri ielikti ar sliedēm, kas ir tā kā
iepriekš izmantotas, tad viņas tiek vēlreiz pārkausētas metāla lietuvē Vācijā un atbilstoši visām drošības prasībām viņas atkal var izmantot kā dzelzceļa sliedes. Tā kā arī tādas lietas ikdienā tiek mainītas, un es domāju, ka arī Rīgas pilsētā tādas mazas lietiņas notiks. Šodien 24. jūlijs, man liekas, ka es rīta panorāmā šorīt dzirdēju, ka tieši no šodienas sāk darboties šīs apvienotās biļetes ar Vivī. Jā, tā biļešu sistēma arī ir viena lieta, kas mainās un kas paliek arvien draudzīgāk pasažierim. Un ja mums jau ir tā sauktā koda biļete un arī laika biļete, 90 minūšu laika biļete, kas mums ļauj pārsēsties no viena transporta uz otru, tad šis vēl viens risinājums. Tātad šobrīd tas ir tikai tā sauktajā dzelzceļa A zonā, ka tu vari vienlaikus braukt ar vilcienu kādu gabaliņu, pēc tam pārsēsties uz Rīgas sabiedrisko transportu. Es domāju, ka tā sistēma vēlāk ies vēl plašumā, jo mums tas galvenais, tā lielākā sāpe ir pierīgas iedzīvotāji, kas lielos daudzumos iebrauc Rīgā, bieži vien ar savu privāto mašīnu un tad dodās savās darīšanās. Un ja viņiem būtu iespēja gan atstāt savu mašīnu pie dzelzceļa kaut kur tālāk no Rīgas, gan arī izmantot šādu te kopīgu biļeti, kas būtu lētāk, nu tad arī viņiem būtu mazāka motivācija dzīties iekšā Rīgā ar savu privāto transportu. Jūs pieminējāt mobilitātes punktus, jā? Tagad patiešām vairākās vietās notiek būvniecība, ļoti aktīva būvniecība notiek Zemitānu stacijas rajonā. Ko tad īsti nozīmē šis mobilitātes punkts, jo agrāk mēs neizmantojām tādu terminu, tas būs kaut kas pilnīgi jauns priekš Rīgas? Es domāju, ka tas konceptuāli arī nav nekas neparasts un jauns. Tā ir vienkārši ērta pārsēšanās iespēja no viena transporta veida uz otru. Un Rīgā mēs gribam vairāk izmantot vilcienu. Vilciens mums, ja citās pilsētās ir metro, U-bāņi, S-bāņi kā Vācijā, ja, tad nosacīti mums Rīgā vilciens varētu būt tāds S-bānis. Viņš palēnām par tādu veidojās. Un tad jautājums ir, kā tu atbrauc, teiksim, no Ziemeļblāzmas, tu atbrauc līdz Zemitāniem, un ko tad tu dari tālāk? Un šis te pieturas punkts tad dos iespēju pārsēsties gan uz pilsētas sabiedrisko transportu, gan arī paņemt velosipēdu vai arī atstāt velosipēdu šajā stacijā, vai arī ļaut, lai kāds piebrauc, paņem tevi, vai arī tur būtu kāds elektrouzlādes punkts vai kāds cits multimodalitātes risinājums. Tad tā ir tā ērtība un arī ar dažādiem informācijas līdzekļiem mēs teiksim, parādīt uz tablo, kas tevi gaida, cikos jau tev pienāks trolejbus tuvākais, kādas iespējas tev būs. Un arī ar dažādām šīm te aplikācijām, tad katrs cilvēks varēs racionālāk plānot savu kustību Rīgas pilsētā. Velo infrastruktūra arī viena no prioritātēm, arī nepārtraukt medijos var lasīt, ka tiek veidot jauni celiņi, kas tuvākajā nākotnē šajā jomā sagaida Rīgu. Mēs kļūsim velo draudzīgāki. Šis te velo plāns, kurš arī ir ieplānots jau vairākus gadus iepriekš, šobrīd tiek ļoti labi īstenots. Ja mēs paskatāmies ne tikai Rīgu, bet arī pie Rīgu, tad vairākos virzienos, Ulbrakas virziens, Saukrastu virziens, Ķekava, Babīte, tajos virzienos jau ir izbūvēti veloceļi, kas ved uz Rīgu, un šobrīd notiek gan projektēšanas darbi, gan pat arī jāsākās ir būvniecības darbiem, lai šos te veloceļus, kas ir izbūvēti uz Rīgu, tagad savienot ar Rīgas centru. Tas ir Imantu savienot ar Ķīpsalu un centru, tas pats attiecās arī uz Vecāķiem un Kalngalas virzienu, tāpat arī Ķekava, Ziepniekalns, Rīgas centrs. Mēs redzēsim diezgan daudz būvdarbus attiecībā uz velo infrastruktūru, bet tur es domāju, tas ir arī tāds ikdienas plānošanas darbs, ka tad, kad tiek atjaunots kāds ceļa posms, ielas posms, ka mēs uz
uzreiz padomājam arī par velo infrastruktūru un tā palēnām liekot šos te puzles gabaliņus vien pie otras, mums vajadzētu tuvākajos 5-10 gados izveidoties tādam nopietnam velo ceļu tīklam. Kas uz doto mirkli arī es ikdienā pārvietojos gan ar automašīnu, gan ar sabiedrisko transportu, gan ar velosipēdu, un man liekas, uz doto mirkli arī tā velosipēdistu infrastruktūra izveidot salīdzinoši ērta un diezgan patīkama. Man liekas, tas lielākais izaicinājums tagad ir sākt strādāt pie šīs te laikam velo braukšanas kultūras attīstības, jā, jo celiņi attīstās, bet, bieži vien cilvēkiem nav īsti saprašanas, ka tomēr tā ir brauktuve un tas var būt diezgan bīstami pārvietoties, jā, vai jums ir plānā arī izglītot? Jā, protams, ka ir arī izglītošanas pasākumi, bet man liekas, tas ir tas grūtākais, mainīt tieši tos sabiedrības paradumus. Daudzās jomās gan vēlmē izmantot sabiedrisko transportu, vairāk izmantot velosipēdu savos ikdienas braucienos, gan arī, šie te kultūras jautājumi, to mēs nevaram tā pateikt. Tagad jums ir jārīkojas tieši tā, un tad no rītdienas tā visi tā arī rīkosies. Ja mēs redzam, kādas diezgan ar trakām sakām ir šī te velo skūteri, dažādu risinājumu izmantošana, kur arī viena daļa, protams, ir vainīga infrastruktūra un tas, ka nav šīs te braukšanas vietas, bet otrs daļa ir tāda cilvēciskas attiecības, mēģinājums. Mums kaut kā ir jāmēģina iejusties arī tā otra cilvēka kurpēs, tas, kas iet tur pa to ietvi, ja tu brauc ar riteni, tad tev ir tomēr jārespektē tie pārējie apkārtējie. Jā, jo, man liekas, tas galvenais, ko velosipēdisti aizmirst, ka tad, kad ir ietve, kas nav tā kā veloceliņš, ka velosipēdists uz ietves tomēr ir viesis, un tad priekšroka tomēr ir gājējiem. Jā, man liekas, ka tomēr, velosipēdisti bieži vien dusmojas par to, ka gājēji iet velo joslās, bet, paši bieži vien aizmirst, ka uz ietves tomēr mēs esam viesi, jā, tad tas arī ir jāņem vērā. Jā, un arī tas, ka pat ja tev ir tās priekšrokas, un tev varbūt teorētiski ir taisnība, velosipēdu tu tā uzreiz apstādināt nevar, un ja tu uzbrauc tam cilvēkam virsū, tad tās ir tur var sekas būt diezgan bēdīgas, tāpēc tev vienmēr ir tā kā jārēķinās ar to vidi, kas tev ir apkārt. Protams, ka mēs daudz mācam gan bērnus skolās par satiksmes noteikumiem un drošību uz ceļiem un visu pārējo, bet tas ir arī tāds prakses un savstarpējās kultūras jautājums. Tad vēl viens no pēdējiem jautājumiem, arī diezgan aktuāla tēma, kas ir redzēta citās pilsētās, viedās autostāvvietas. Kā mums iet šajā jautājumā? Jā, Rīgai ir savs autostāvvietu plāns, protams, izstrādāts, un arī kā mēs attīstīsimies nākotnē. Viens tāds sāpīgs jautājums, kas būs vairāk politisks, bet kaut kāds risinājums būs jāpieņem, tā ir zemo emisiju zona Rīgas centrā, un kā mašīnas varēs iebraukt, uzturēties un kur viņas var noglabāt Rīgas centra daļā, bet pats princips, protams, kad ir jābūt arī vietām, kur tu vari ar mašīnu atbraukt, atstāt savu mašīnu, un tur viena daļa ir privātie apsaimniekotāji, kuriem jau ir savi risinājumi, un es ceru, ka es nereklamēju kādu konkrēti, bet ļoti viegli aplikācijā tu vari ielikt un redzēt, un es domāju, ka arī dažādi viedie risinājumi nākotnē būs aizvien vairāk. Pilsētās arī tādi, ka tu vari pārliecināties, kura vieta, kura stāvvieta ir brīva, jau braucot centra virzienā, lai tev nav pavelti jābraukā pa centru, jātērē degviela un savs laiks. Tādi un arī dažādas aplikācijas šajā virzienā noteikti būs. Jūs teicāt, kā dzimis rīdzinieks, tad tas pēdējais jautājums tāds, kā jūs saredzat Rīgu pēc 10-15 gadiem, vai kā jūs gribētu saskatīt Rīgu pēc 10-15 gadiem, jo es arī esmu dzimis rīdzinieks, un es tā godīgi uz nākošo paudzi skatos ar tādu nelielu labu skaudību,
Jo, protams, ir problēmas, bet ja mēs tā kritiski paskatāmies to, kā Rīga attīstās, ir īpaši pēdējos gados, jo jūs pareizi minējāt, iepriekš tika patiešām tas uzsvars likts uz tādu varbūt vairāk uz tādu tēlu spodrināšanu, ja, bet tieši pēdējos gados var redzēt, kā tiešām attīstās infrastruktūra, tāpat velo infrastruktūra, ceļu infrastruktūra un kā attīstās arī šī pilsētas apzaļumošana un šie mobilitātes punkti. Es skatos ar tādu ļoti patīkamu skaudību un man liekas, ka tiešām šajos nedaudz vairāk kā 30 gados ir ļoti daudz, kas izdarīts, bet, protams, ir jāsaprot, ka nevar visu to, ko mēs vēlamies, to nevar izdarīt tik īsā laikā. Tam, protams, visam ir vajadzīgs laiks. Ja? Tad tas pēdējais jautājums būtu, kā jūs ieskicētu Rīgu pēc 10-15 gadiem? Es ļoti gribētu, lai Rīga būtu tāda mūsdienīga, pievilcīga dzīvošanai un strādāšanai pilsēta, ar integrētām arī apkārtnēm, ne tikai Rīga, bet arī Pierīga. Un es redzu, ka šī te virzība notiek, šobrīd viņa varbūt notiek tomēr nedaudz par lēnu. Es ļoti novēlu Rīgai tādu mērķtiecīgu virzīšanos, lai būtu tā vīzija skaidra un būtu arī tāda secīga, pārmantojama politika, lai mēs neietu no viena grāvja otrā, nesvārstītos, bet ietu tajā virzienā, ka mēs esam tāda atraktīva, mūsdienīga metropoli, ka mēs apzināmies, ka mēs esam metropoli Baltijā, un mēs veidojam šo te vidi un cilvēciskās attiecības un arī savus apkaimes tādas, lai mums patiktu šeit dzīvot un strādāt. Paldies, un šeit, man liekas, arī ļoti, ļoti liela ietekme tieši arī rīdziniekiem, iedzīvotājiem, jo pašvaldība un arī Rīgas enerģētikas aģentūra var darīt daudz ko, bet ja nebūs gan atbalsta, gan vēlmes no rīdziniekiem kaut ko mainīt sevī, tad arī lietas tik ātri neattīstīsies. Paldies liels par šo patiešām ļoti interesanto sarunu. Mēs izgājām cauri ļoti daudz aktuālām tēmām, un varbūt kāds patiešām aizdomāsies par to, kādas tad ir iespējas un kā Rīga attīstās un kas vēl mūs sagaida tuvākajā laikā. Paldies liels, pie mums studijā Tālis Linkaits. Paldies, ka aicinājāt. Paldies.